Mārija Circene šogad svinēs savu 75. gadu jubileju. Esot savos cienījamos gados, Marija neaizmirst savu lielāko dzīves aizraušanos – ādīšanu, kas uzsākta jau bērnu dienās. Ādīšanu bērniem, tu mūs laikūs, švaki bija aizdzeju. Paslapam no māmiņas un ādītešu izsokusi no 6 gadu. Tamburiet vālut, jaustis prieš. No māmiņas, zavierūs. Džais nebija nakļāve, jo tī bija bēdnī godi bērni, jūs nevarat izdomāties par katru džais kamuliņi. Mota sekova leidza. I vot, es kā parodēju māmiņai. Mārija lepojas arī ar saviem adītajiem cimdiem NATO samītam. Tas esot bijis liels pagodinājums. Savā stāstā par piedzīvoto dalās pati Marija. Mēs bijām meitais, planētais, Stasi brauca uz tiešiem cīmūs. Aizveda mans pārē mosiniška, Dravante Irenai veiroja dāli dzēvova. Es aizvedu viņiem adējumus. Un tie adējumi mana mosiniška ir parodējusi balūs. Laikam tikos draudžiņas, es nezinu. Man tūlaik akurāt adēšana bija NATO samitam, i man goja pīdāvums. Es nodēju 10 poru cimdu. Vairāk es nepaspēju. Agrāk es citus darbus strodovu. I bulbus lasēju plūpim, i tī labi moksava. Cimdu pors bija sīvīšu 6,5 lati, a vērīšu 7,5. Bet bija jonoda, ko ite nurodīts. Precīzi. A ka nebūtu precīzi nurodīts, neviens nenāktu pretīmā tā komisijā. Par spīti savam cienījamajam vecumam Marija turpina adīt, lai gan darba tempi vairs nav tie paši, kas jaunības dienās, tomēr savai sirdslietē nav iespējams pateikt ar dievas. Marijai mīl to, ko viņa dara, un ja citiem var radīt prieku, tad kāpēc gan to nedarīt arī turpmāk? Nevaru es ātri izadiet. Vēl kā dūraini, saka, piersteņīgs man, ka izīt manai pierstīm, ka oda paskreit, i pa nedēļai nevaru nodiet. Agrāk es par 2 dienas nodēju piersteņīku poru. Piersteņīki īt lēnu kadēšanā, ne to ko dūraini. Zeķes arī tagad ir, ka zeču poru pa nedēļai vairodu. Agrāk varēju adēt. Mīga atrāvu jādēju, visu kūdarēju, atādinu. Lielākā daļa cimdu un zeķu tapušas vadoties pēc lielās rakstu grāmatas, kas izdota 1935. gadā. Šī grāmata Marija ir kā relikvija, kas tiek saudzēta un glabāta. Čaklā rokdarbniece ne tikai ada, bet arī tamborē un auž. Pieredzes koferis ir ļoti liels. Katrā roku veikumā ir iedītas, ieaustas un ietamborētas siltas un gaišas domas, lai izstrādājumi īpašniekam dzīvē veiktos. Savus darbus Marija pārdod ļoti reti, toties paši tuvākie vienmēr ir apdāvināti. Sabrauc, ka cīmiņi visi tiek apdāvināti. Un cīmiņi ir priecīgi ar pašādītiem cimdiem un zeķiem. Cik mana mosiņa bija dzeiva, i Kristdāls mosiņas dāls. Būsi bija apadēti, paciņas sūtietas. Pēdējo 5 gadu laikā Marija ir uzadījusi 65 zeķu un 54 cimdu pārus. Tie ir dažādi, raibi un rakstien sādīti. Marija labprāt gaida ciemiņus, lai savos pieredzes stāstos varētu dalīties arī ar citiem, un sirds dziļumos viņa cer, ka ar savu pieredzes stāstu var kādu iedrošināt un iedvesmot.